nosaukums? Udavals. Šitā? Udavals. Nē, šā nav. Kur Mēs esam Ebilipidijā. Kaut kur Šrilankā. Netālu no Ziloņiem. Tad mēs esam autobusā uz Ebilipidijā, kas ir uz Udavals safārī. Mēs braucam. Un autobus, mēs šeit sēžam jau kāds 10 minūtes, un autobus nebrauc, jo viņš ir tukšs. Tā kā autobus brauc, ka viņš būs pilns. Bevers griez futbolu. John is happy. Julia's happy. I'm happy. Eva is so happy. Mary is Anna Maria. Are you happy? Mēs esam klāt Ebilipidijā. Ebilipidijā. Mēs braucām 3,5 stundas no Mirisas kopumā. Tas ir diezgan ilgi priekš kādiem 90 kilometriem vai 60 kilometri, man liekas. Mēs tagad, mums vēl ir 4 stundas, ko darīt, un tad mēs izdomāsim, ko mēs varam padarīt. Ok, let's go! Purple. Yeah. I done been on both sides of the burner. I done witnessed both sides of the murder. I done seen a nigga kill and seen a nigga kill a nigga. Tell me how you feel, I'll show you how it feel to see a homicide. Yeah. Look in the mirror, all I see is the money. I close my eyes, all I see is. What does it mean? Oh, that's nice. Is it good luck? Es dabūju štādu ten laimes aprocīt. Tas bija mobilais templis. Kad es vēdu mūs visus, atkal es uzņēmos atbildību, pastieties, kas par lauku. So you can see rice fields. Es vēdu visus pa tādu gājēju taku, cik es sapratu no interneta, no Maps.me. Viņi izveidoja šo ceļu. Tad mēs ejam ar kājām pa šejienu, jo tie ir diezgan smuki. Ja mēs būtu gājuši visu laiku taisni pa to ceļu, tas būtu traki, jo tur visu laiku brauca mašīnas. Moments later. Eitu nost, es esmu tik priecīga, ka es izvēlējos vest visus cauri šim te mežonīgajiem ceļam. Viņš ir tik mežonīgs. Mēs redzējām varānu milzīgu. Te var redzēt arī pāvus, vienkārši pastaigājamies. Paga netīrs. Taurenis! Es esmu visu laiku sahaipojusies pa visu, ko es redzu. Ja mēs būtu gājuši pa galveno ceļu, mums būtu stress visu laiku, jo tur mašīnas brauc tā kā nenormāls. Bet šeit vienkārši pasakā. Bum! Tur ir milzīga banāna plantācija. Nevar jau redzēt no šīs vietas, bet viņa ir milzīga, tā kā viss tur ir pilns ar banānu kokiem. Un tad šeit ir tāda skaista ūdenskrātuve.
Mums vēl jāiet kāda stunda ir. Tad mēs sēdējām tur un atpūtinājām kājas un ādu un visu ķermeni no karstuma. Un pie mums pienāca viens anklīts, kas dzīvo patās blakus šai vietai, un viņš vienkārši mums pacienoja ar mango. Visiem iedeva mango. Cik jauki. Un viņš tikai gribēja mūs iepriecināt. Vai ne, John? Is it that right? He knew your name was Mango, Yeah. so he had to bring us some mangoes. Yeah. He felt like, oh, there's one big mango. I need to go there. 3 days later. Before this party. Tātad gadījās tā, ka karte nepareizi norādīja vietu, kur mums ir jābūt, bet mēs esam pārāk tālu. Tā kā Nivahana Resort un arī Nivahana Hotel un vēl ir Nivahana kaut kas šeit apkārt šiem rajonam. Un mēs vienkārši iznācām uz ceļu un sapratām to, ka te nav nekāds Nivahana hotels vai kaut kas tāds. Bet paldies visiem, kas šeit apkārt dzīvo un palīdzēja mums iedot savu telefonu, piezvanīt tam vīrietim, kas mūs vedīs uz safāri, un viss būs labi. Mango travels nav pārāk veiksmīgs. Bet bija skaisti pastaigt džungļos. 2 days later. Mēs braucam! Oh my God, my eyes! Mēs esam safāri, un šobrīd es jūtu to, ka šeit ir tāda sacensība, kurš noķers labāk bildi bez mums, vai pilns ar mašīnām. Un es, ka ziloņiem nepatīk tas, ka šeit ir tik daudz mašīnu. Protams, tas ir ļoti skaisti, tas, ko var šeit apskatīties, reāli redzēt saules ziloņus, bet es nezinu to, cik viņiem tas patīk, kā viņi paši jūtās. Anna-Marija teica, ka izskatās tā kā pēc cirkus bišķiņ. Circus! Circus! I'm just gonna take photos of these elephants. This is big one. Look. Oh my God. Oh, nice. Where from? Hey, how are you? Es mīlu ziloņus. Kopumā Šrilankā ir aptuveni 5000 ziloņi, kas vienkārši tāpat vien pastaigājas šo jauko salu. Mūs atveda uz vietu, kur mēs varam pastaigāt arī. Ūdenī, diemžēl, Anna-Marija nedrīkst iet, jo tur ir krokodili. Nē, šitā drīkst. Šitajā drīkst? Jā. To iekāp. Davai, tu Vai tu iekāp? Nē, tu iekāp. Tad, nu, šī laikam ir pēdējā vieta, kur mēs arī šajā safāri esam. Un tad, nu, mēs dosimies atpakaļ, laikam. Atpakaļ uz Mirisu. Tas būs garš ceļš. Paldies safāri, paldies ziloņiem, paldies Danuška safāri. Big shout out to Mindful Travels!
enjoyed my English subtitles because it took a while to make the subtitles because my Latvian language sometimes is difficult to translate. So yeah, thank you for watching this video. I want to thank again to Mindful Travels that helped us very much to get to safari. I recommend if you come to Sri Lanka and you wanna explore Sri Lanka more, just contact Mindful Travels. I will leave the link below, like under this video. You can check them out. They have a nice Instagram and a nice webpage, so enjoy. Thank you very much. Wasim, just to let you know, this is the only one video with subtitles that I will have because it took so many time to make subtitles. Maybe I should talk in English, I don't know, we'll see. But yeah, if you enjoyed this video, just leave thumbs up, maybe leave a comment in the comment section below, or maybe you like my channel, and if you want to learn Latvian, just subscribe to my channel. But if you are a Latvian, just subscribe to my channel because there are gonna be more videos about Sri Lanka and my lifestyle and my friends and nature. So thank you for watching this video and see you next time.